Tā komanda? Droši vien, ka atšķirsies abas komandas, likme cita. Droši vien, kad arī tā izpratne par otru komandu, par pretiniekiem būs augstāka, emocijas būs vēl vairāk. Un droši vien, kad veselības stāvoklis spēlētājiem, tie, kas ies laukumu, diez vai diktēs, jo tie, kas ies, tie noteikti arī būs gatavi spēlēt, bet iespējams, ka izmainīs veselības stāvoklis tos spēlētājus, kur ies uz laukumu. Vienkārši kāds nebūs varbūt. Kopumā var teikt, varbūt, ka tā komanda ir nedaudz mazāk paredzama, jo Jokubaitis ir izkritis, pārējie mazie saspēlnieki arī kaut kādas traumas. Jā, es domāju, ka tādā nelielā uzbrukuma dimensijā arī Jokubaita ir viņam pazudusi, bet tajā pašā laikā viņiem ir sastāvs, kas var prezentēt ļoti augstu intensitāti, ļoti lielu spēju mainīties pie blokiem, tādu augsta rakstura cīņas par komandu. Un es domāju, ka viņu tas spogulis, kā spēlēt pret mums, varētu būt Igaunijas basketbola spēle pret Latviju. Tas varētu būt tas, ko viņi varētu mēģināt vēl labākā versijā izpildīt aizsardzībā. Kāds šobrīd ir veselības stāvoklis Kristaram un Artūram? Ļoti labs priekš zināmas situācijas, ļoti labs. Ja tas būtu sezonas sākums, droši vien, kas teiks slikts, bet viņi ir spējīgi un gatavi un apņēmīgi doties laukumā. Tā kā viss ir kārtībā, jā. Treneri, kas ir tie labākie ieroči, kā maiņu apspēlēt? Droši vien dinamika, aktīva spēle, enerģija, diversēt spēli zem groza apakš, protams, alcošās bumbas. Jo, ja mēs spēlējam statiski un lēnām, mēs ļoti maz izmantojam kustenam aizsardzību, manuprāt, ir diezgan grūti. Statiskā basketbolā tur laba aizsardzības viens pret viens spēlētāji, tā kā vairāk vajadzētu tādu dinamiku piekopt. Viņi ir pēc izmēriem ļoti lieli. Mēs redzējām gan 3 mazos mums laukumā, gan arī Dāvi pa 3. Šodien varam vairāk sagaidīt, ka Dāvis tieši būs pa 3. Un mazāk es domāju, ka būs gan 3, gan 4 Dāvis, līdzīgi kā tas bija iepriekšējās spēlēs, kad Andrejs nebija. Es pieņemu, ka rotācija varētu būt mazāka. Parasti šādā spēlēs tā ir, vairāk minūtes spēlētājiem, ja, protams, nav piezīme norma, tā kā Dāvis, es domāju, alternēs, visticamāk, 4. un 3. pozīciju. Tās iepriekšējās spēles pret Čehiju un Portugāli sākām labi. Cik būtiski ir tieši šodien arī sākt labi? Pārbaudas spēle arī sākām labi, bet tur tā... Ir svarīgi, jā, kaut vai tādā pārliecības ziņā, ritmu ziņā noķert ritmu. Turcijas spēle parādīja to, kad sākot slikti spēli, mēs kļuvām nervozi. Un bija grūti. Bija spēles, kur mēs sākām labāk, kas radīja pārliecību. Tā kā tas ir svarīgi, jā. Es tīri no savas pieredzes jūtu, ka ir man pašam tāds stresiņš jūtu, ka tādā... Par ko tev ir? Par spēli, par rezultātu. Jā, es jūtu, ka arī tādā sabiedrības līmenī tā atmosfēra diezgan nokaitēta. Kā komandai vislabāk pieiet šim te visam tā, lai... Stress, tā ir mobilizācija. Vienkārši ķermenis mobilizējās un tā ļoti loģiski un pareizi. Reakcija, viņa nav slikta, viņa nav labā, vienkārši tas ir tā pirms stāvoklis, pirms tam, ka tu esi gatavs ļoti augstā līmenī performēt. Un, manuprāt, tie, kas to darījuši bieži, viņiem šis stāvoklis ir konstants, viņš ir patīkams, kontrolējams un viņš ir palīdzīgs. Viņš nav svešs, tā kā es domāju, ka šeit ir spēlētāji, kas sacenšas ikdienā, sacenšas augstā līmenī, ir uzvarējuši. Viņi šo tā saucamo stresu ņem sev kā palīgu. Neraugoties varbūt uz pēdējo spēli, kas mums bija rezultatīvākā, mums tik un tā ir ļoti labs uzbrukums pēc uzbrukuma rādītājiem, bet tās spēles varbūt nav bijušas pašas rezultatīvākās. Un Lietuva savukārt ir, laikam, 7. labākā aizsardzības komanda. Kā tu prognozētu? Mēs redzēsim kaut kādu super rezultīvu basketbolu, vai tomēr būs tāds... Grūti pateikt. Es domāju, ka drīzāk nē, nekā jā. Katrā ziņā diez vai ekvivalenti pirmajā spēlē, kad mēs spēlējam. Bet tajā pašā laikā, ko tu atceramies spēli ar Portugāli, kad Kristaps iemet nenāsadzams metiens, ir arī Lietuvā spēlētāji, kas var, un tā kā tu to nevar prognozēt. Bet kopumā es domāju, viss ir tas, ka viņi mēģinās bremzēt to spēli, lai viņi būtu maz rezultīvi. Pēdējais jautājums no manis. Arī sagaidām, ka pret Kristapu varētu būt mazais? Jā, es domāju, ka ir tādas iespējas. Droši vien, ka dažādiem virknēm tas nav iespējams, bet ģenerāli viņiem ir iespēja spēlēt ar kustīgu, mazāku spēlētāju.
varbūt nebūs tā, kā viņa Markanens sēdz, bet ar 4. pozīciju noteikti viņa varētu spēlēt. Jā. Paldies!